Labrīt, digitālās nedēļas 4. dienā, ceturtdiena, drošības diena par un ap dažādiem risinājumiem, kā uzlabot drošību gan individuālā līmenī, gan korporatīvā, gan arī valstī kopumā. Mani sauc Vineta Sprugaina, es esmu Latvijas Valsts Radio televīzijas centra korporatīvās komunikācijas vadītāja un šī webināra moderātore. Un šodien ar mani kopā būs 6 eksperti, kas pastāstīs par to, kā viņu uzņēmumos un organizācijās ir uzlabota drošība un digitalizācija, izmantojot e-paraksta rīkus. Vai dzīve šodien ir iedomājama bez e-paraksta? Es domāju, ka katrs no mums atbildētu nē, bet kas vēl bez e-paraksta ir pieejams uzņēmējiem? Par to šodien pastāstīs mana kolēģe Ieva Belostocka. Ieva, labrīt digitālajā nedēļā. Tu mums pastāstīsi par e-zīmogu. Jā, labrīt visiem! Sveicu jūs digitālajā nedēļā. Gribu teikt, ka man ir prieks iesākt šo webināru ar tēmu, kas pēc tam mīsies cauri arī nākamo runātāju pieredzes stāstiem. Tāpēc šodien īsumā par to, kā mēs varam aizsargāt izējošos dokumentus digitālajā vidē. Kāpēc tas ir būtiski un kādi tad ir pieejamie risinājumi. Iesāksim ar datiem. Ja paskatāmies uz valsts policijas sniegtajiem datiem, tad krimināla procesi tiek uzsākti katru otro dienu. Interesanti ir tas, ka mēs dažreiz vēl joprojām domājam par viltojumu kā kaut ko fizisku. Tātad fiziski viltots paraksts, fiziski viltots zīmogs, bet īstenībā digitālajā vidē viltot dokumenta saturu ir daudz vienkāršāk. Tāpēc viltojuma tēma mūsdienās ir vairāk digitāla kā fiziska. Paskatīsimies uz vienu pavisam ikdienišķu situāciju. Jūs e-pastā saņemat rēķinu. Viss izskatās korekti. Rekvizīts, logotips, pat komunikācijas stils ir tāds, kādu jūs gaidījāt, nekādu problēmu. Bet sūtīšanas ceļā ir veikta viena maza manipulācija, ir nomainīts bankas konta numurs. Neviens to nepamana un nauda aiziet tur, kur tai nevajadzētu. Rezultātā rodas finansiāli zaudējumi vai pat strīdi un sarežģījumi ar partneri. Un tieši šādās situācijās kļūst aktuāla digitālo dokumentu aizsardzības tēma. Un uzņēmumiem tas parasti nozīmē e-zīmogu. Vēlos mazliet ieskicēt par būtiskākajām atšķirībām starp diviem risinājumiem. Es ticu, ka mēs visi lielākā daļa saprotam, kas ir elektroniski parakstīts dokuments. Mēs arī lielākā Latvijas iedzīvotāju daļa saprotam, kas ir e-paraksts. Tāpēc salīdzināšu šos divus risinājumus. Un būtiskākās atšķirības ir pavisam vienkāršas. E-paraksts ir piesaistīts cilvēkam. Tātad es, Ieva, fiziska persona, elektroniski parakstot dokumentu, apliecinu savu gribu. Savukārt e-zīmogs tad ir piesaistīts organizācijai. Respektīvi, parakstot elektroniski apzīmogojot dokumentu, paraksta šajā lokā parādīsies uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs un, ja mēs vēlamies, pat struktūrvienība vai atsevišķa dokumentu grupa. Kā piemēru varu pateikt SIA abolītis grāmatvedība vai SIA abolītis pavadzīmēm. Un tad šim visam ir ļoti praktisks ieguvums. Tātad apzīmogojot dokumentus, mēs neeksponējam darbinieku privātos datus uz katra dokumenta. Otra būtiska atšķirība ir pats process. Tātad e-paraksts prasa cilvēka iesaisti, bet e-zīmogu mēs varam integrēt sistēmās. Un tad, respektīvi, mēs varam apliecināt un padarīt šos dokumentus drošus, neiesaistot darbiniekus un neveicot nekādas manuālas darbības. Bet pats svarīgākais ir tas, ka šie abi divi risinājumi savā starpā nekonkurē. Mēs varam uzlikt gan elektroniski parakstīt dokumentu, gan to apzīmogot, tad, kad tas ir nepieciešams. Un kas notiek ar dokumentu tajā brīdī, kad mēs viņam pievienojam e-zīmogu? Mēs nofiksējam tā saturu, tātad saturs paliek autentisks un nemaināms. Mēs nofiksējam precīzu laiku, tātad kurā brīdī mēs esam apzīmogojuši vai radījuši šo dokumentu.
un mēs nofiksējam tā izdevēju. Un ņemot vērā visus šos 3 aspektus, tad mēs uzreiz nodrošinām neapšaubāmu juridisko spēku dokumentam. Un tad saņēmējs gala rezultātā var pārliecināties, ka šis dokuments tiešām nāk no jūsu iestādes, ka tā saturs ir nemaināms. Un dzīvojot šādā digitālā vidē, man liekas, tā pārliecība un uzticība, tas ir viens no svarīgākajiem aspektiem. Ja mēs paskatāmies uz e-zīmoga statistiku, tā liecina, ka noteikti šis risinājums vairs nav teorētisks. Pagājušajā gadā tika Latvijā apzīmogoti vairāk nekā 3 miljoni dokumenti. Tas ir pieaugums par 130%. Mēs ar lepnumu un ar prieku skatāmies uz to, kā šī izpratne ar katru gadu pieaug par e-zīmoga priekšrocībām. Tāpēc jau varam lepoties ar katru no uzņēmuma, kuri šobrīd izmanto e-zīmogu savos ikdienas risinājumos. Un šeit neiet runa tikai par rēķiniem. Rēķins bija tikai kā viens no piemēriem, kurā mēs varējām redzēt, cik viegli ir veikt manipulācijas. Bet uzņēmumi apzīmogo līgumus, certifikātus, apliecinājumus, izziņas, būtībā jebkuru dokumentu, kuram ir nozīme. Būtiski vēl pieminēt, ka jau šobrīd mēs piedāvājam 3 dažādus e-zīmoga risinājumus, kurus tad varam pielāgot uzņēmuma vajadzībām vai dokumentu apjomam, kuru nepieciešams zīmogot. Bet, ja runājam par nākotni un attīstību, tad mēs šobrīd strādājam pie risinājuma, kas nodrošinās lielapjoma automatizētu zīmogošanu visaugstākajā drošības pakāpē. Rezultātā mēs iegūsim šīs mākoņa ērtības ar lielapjoma jaudu. Nobeigumā vēlos jūs visus aicināt, noskanējiet QR kodu, piesakieties bezmaksas testa videi un vienkārši pamēģiniet. Jūs redzēsiet, cik organiski šie risinājumi var iesaistīties jūsu ikdienas procesos. Paldies par! Ieva, man uzreiz ir jautājums. Ja es esmu uzņēmējs, un es zinu, es ikdienā lietoju e-parakstu, un es zinu, ka e-paraksts ir bez maksas, kā ir ar e-zīmogu? Jā, pirmkārt, e-paraksts privātpersonām tiešām ir bez maksas, bet biznesa procesos mēs vairāk runājam par tādu juridisko skaidrību. Tātad mēs nevēlamies eksponēt savu darbinieku datus uz katra izejošā dokumenta. Otrs jautājums, protams, ir par efektivitāti. E-paraksts, kā jau minēju, prasa šo cilvēka iesaisti, bet e-zīmogs zīmogo dokumentus fonā. Tātad e-zīmogs nav par maksu, tas ir vairāk par tādu efektivitāti un juridisko skaidrību, bet abonēšanas maksa ir 50 eiro mēnesī. Labi, tad digitālā nedēļa notiek visā Eiropas Savienībā. Latvija piedalās jau 17. gadu, un e-paraksta lietotājiem nereti rodas jautājums, kā ar manu e-parakstu, kā ar manu e-zīmogu ārzemēs, vai tur šāds dokuments būs derīgs? Jā, ļoti labs jautājums, Vineta. LVRTC ir kvalificēts uzticamības pakalpojumu sniedzējs Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka mūsu izsniegtie e-zīmoga vai e-paraksta certifikāti tiek atzīti visā Eiropas Savienībā. Tātad partneris, saņemot elektroniski parakstītu vai apzīmogotu dokumentu, to atpazīs un novalidēs Eiropas Savienības validācijas rīkos. Tad visam ir jābūt vienkārši, vai ne? Un komersantiem nebūtu jāuztraucās, ka uzņēmums Vācijā vai uzņēmums Spānijā nezinās, ko iesākt ar šādu apzīmogotu dokumentu. Nē, visam vajadzētu būt kārtībā. Paldies, Ieva! Es domāju, šī saruna ir viesus mazliet vairāk skaidrības par to, ka ir e-paraksts un ir e-zīmogs, ir dažādi veidi, kā šo risinājumu izmantot biznesa procesos, uzņēmējdarbībā, arī valsts pārvaldē, jo starp citu liela daļa e-zīmoga aktīvo lietotāju ir tieši valsts iestādes. Par tām mēs arī parunāsim mazliet vēlāk, bet šobrīd sakam Ievai paldies un turpinam ar mūsu nākamo studijas viesi, CSC Telecommunications direktoru Jāni Strumpmani.